jūs redzi, dāmas? Tiksimies, zēni. Tev nav jāatver durvis manā priekšā, es esmu čalis. Mēs uzbraucām pa kalnā, Hammers apstājās un šoferis teica, tālāk, puiši, ejiet pa to taciņu. Tā nu mēs gājām pa taku, kad izdzirdējām tādu kā sīkšanu. Tad mēs sapratām, ko mums nāksies darīt. Kas tur ir? Foršas meitenes no jogas baleta. Sievietes! Sveiki! Sveiki, esmu Tīna, sveiki. Mēs nodarbosimies ar jogu. Mācīsim jums seksīgi sievišķīgi dejot kā dievietēm. Kā dievietēm? Kā tad? Saki, kas mums jādara? Esi gatavs? Jā. Tad aiziet. Ielpa. Izelpa. Izturieties nopietni. Izjūtiet, kā paceļas jūsu sievišķā enerģija. Ielpa. Joga ir stulba. Ievelciet elpu. Izjūtiet to. Mēs sēdējām, viņas lika mums nomierināties, atbrīvoties, lai mēs neko nedomātu. Turpretī man gribējās zināt, ko tur šobrīd dara Deivs un Kris. Es lidinos uz priekšu un atpakaļ, bet Deivs stāv lejā. Mums jānogaida, līdz vējš pieņemsies spēkā, jo viņš ir samērā smags. Acīm redzot, sver ap 250 mārciņām, viņam vajag spēcīgu vēju. Tā nu es gaidīju un gaidīju, virvi savaņģots. Galvā bija ķiveri un es gaidīju. Viņš gan bija tur augšā un šķiet, ka viņam bija jautri. Deiv, tev tas patiks? Es domāju tikai par vēju, lai tas beidzot sāktu pūst, lai tas varētu atraut man resu no pēcpuses no zemes. Domājiet par savas sievišķās enerģijas pastiprināšanu. Cilvēki ienāk mājā un uzreiz novērtē to, ka jūs esat saskaņā ar savu sievišķo būtību un saskaņā ar savu dievišķību. Aleluja, labo kāju! Āmen! Izdabojiet mani no šīs mājas. Vēlreiz, mazliet skaļāk. Pagājis jau nedēļa. Man gribas justies kā Džekam, gribas mazliet sapurināties. Beidzot, vējš mainījās. Virves, virves. Nu lūk, aiziet. Mēs pacēlāmies. Tas ir forši. Deivs nav riskiet mīlētājs. Viņš vairāk ir mājās sēdētājs. Un tagad dramatiskāk. Sievišķi dramatismu. Jēziņ, muļķīgi jūtos. Nu, dziediet, dziediet. Kaut kāda ākstīšanās un grīļošanās. Kaut Kris būtu ņēmis mani sev līdzi. Neticami. Liels jums paldies, tas bija pasakaini. Es jūtos labi. Vai jāparāda viņiem dievietes poza? Jūs ietverat sevī sievišķību, dievišķību. Ielpojiet šo dievišķību. Es labāk gribētu justies kā čalis. Māmiņ, palīdz, lūdzu, es vēlos būt čalis. Visu labu, puiši! Ko darījāt? Mēs lidinājāmies. Nabaga Maiks nāvīgi gribēja, lai viņi ņem līdzi. Maiks norīja aizvainojumu, bet var iedomāties, ka iekšienē viņš bija satriekts. Es noteikti būtu. Visi netika brīvdienā. Varbūt balsojot. Priecājos, ka tev jautri gāja. Man vienkārši paveicās. Esmu mazliet noraizējies par šī.
iepriekšējo izbalsošanu, bet nekad jau nevar zināt. Manuprāt, izbalsos Maiku vai Albertu, bet nevienu no mums trim, nevienu no 3D. Es nominēju Maiku, jo viņš ir pārāk izskatīgs. Piedod, Maika, tev jāaiziet. Tev jau pārāk sāk iepriecināt kleitu valkāšana. Tā ir rotaļa. Visi taču rotaļājas. Es varu sastāstīt visu kaut ko, tad apgriezties, darīt ko citu un pastāstīt kaut ko plašīgu. Tika izlemts, ka jābalso par Maiku. Jāatzīst, ka es jūtos nedaudz nedrošs par to. Alberts ir lielisks puisis, es mīlu viņu līdz nāvei, bet viņš nepareizi spēlē. Viņš spēlē savu spēli. Jā, viņš ir vienkārši Alberts. Jānoskaidro, kam var uzticēties, un tikai tas jādara ar prātu. Svarīgākais šajā spēlē ir uzminēt pārējo domas un izjūtas. Tomēr ne tikai to. Tev ir jāprot manipulēt arī ar pārējo domām un iespaidiem par tevi. Manuprāt, šobrīd man tas izdodas visai labi. Manuprāt, Dens. Es balsošu par Denu. Viņš ir tāds kluss un viltīgs. Viņam kaut kas ir aiz ādas. Pienākusi kārtējā izbalsošana, un es sveicu mūsu tiesnešus. Morgana Fairchilda, Džons Selijs ir klāt, Debija Matenopolusu. Pēc pēdējās tikšanās reizes mūsu puišus ir trenējusi neviena cita kā starptautiskā skaistule Frederika. Šovakar, kad puiši nokāps pa kāpnēm un sasveicināsies, redzēsiet jaunu supermodeļu izturēšanos. Tiesneši sargieties, jo viņi jau nāk. Vainonā! Ļoti iespaidīgi. Izdzirdot, ka šovakar mums būs jāpārģērbjas pludmales tērpos, bija noraizējies tavu divdaļīgais peldkostīms. Viņa ir pārāk drukna. Paskatieties, kādas saules brilles. Man patīk saules brilles. Tu esi pamatējusies. Tos ļoti labi. Izskatīšu un ar jūtu.